16. janvārī Daugavpils rajona Kalupes pagastā tika atklāts hokeja laukums. Tā nebūtu nav nejaušība, jo tieši Kalupē ir vienīgā hokeja komanda Daugavpils rajonā. Bez tam Kalupes pagastā ir arī sava basketbola un futbola komanda, kas ieņem godalgotas vietas, piedaloties Daugavpils rajona un pilsētas augstākās un pirmās līgas čempionātos. Savukārt Kalupes pagasta padomes priekšsēdētājs Aivars Raščevskis ir Gada cilvēks 2008 nominācijā Pašvaldība un sports. Uz laukuma svinīgu atklāšanu un lentītes pārgriešanu tika aicināti Daugavpils rajona padomes vadība, viesi un Kalupes pagasta iedzīvotāji. Jauno ledus laukumu iesvētīja katoļu draudzes pāvests Jānis Smirnovs. Daugavpils rajona Kalupes pagasta hokeistu un futbolistu treneris Aleksandrs Vebščevičs ir ļoti pateicīgs Kalupes pagasta prieksēdētājam Aivaram Raščevskim un Kalupes pagasta padomes sociālajai darbiniecei Annai Jegorovai, kas šo ideju palīdzējuši īstenot. Vairāku projektu autore Anna Jegorova un Kalupes pašvaldība spējusi piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu, valsts naudu, savukārt Rīgas firma devusi lielu atlaidi bortu ierīkošanai, kad uzzinājusi, ka hokeja laukums taps ciemā, nevis kādā Latvijas lielpilsētā. Projekta ideja dzima faktiski 5 gadi atpakaļ, runājoties ar Kalupes jauniešiem, kas jau bija ieinteresēti spēlēt hokejā un praktiski jau spēlēja, jo komanda Aizbergi jau bija. Viņi braukāja trenēties uz Aglonas pagastu, kur bija primitīvs hokeja laukums ar koka bortiem, un viņi maksāja nomas naudu. Tad vienā skaistā dienā jaunieši man saka tā: Anita, klausies, padomā par to, ka mēs braucam un maksājam naudu, vai nevar kaut ko izdomāt. Protams, tūlītās dziba ideja, ka mums ir sporta komanda pašiem, jaunatnes arī ir diezgan daudz, un tātad jādomā par to, lai būtu savs hokeja laukums. Tāpā uzrakstīts projekts uz līderu programmu, kurā mēs dabūjām 5000 finansējumu, klāt Kalupes pagasta padomes līdzekļi, klāt tie bezdarbnieki, kas strādāja no Nodarbinātības valsts aģentūras ar savu darbu, klāt arī tās partneru firmas, kas vienojās ar Kalupes pagasta padomes priekšsēdētāju par palīdzību un līdzdalību, un līdz ar to arī šodien mēs atklājām to skaisto laukumu, par kuru mēs esam vienkārši lepni. Kalupes ledus laukums lietderīgi tiks izmantots arī vasarā. Ir ieceres to izmantot kā strītbola, basketbola, volejbola un minifutbola laukumu. Protams, lai attīstītu Kalupes pagastu tālāk un domāt par to, lai piesaistītu jauniešus, jādomā par to, lai šis laukums mums kalpotu kā daudzfunkcionāls, jo mums ir plāni, ka mēs varēsim to vasarā izmantot kā volejbola laukumu, kā basketbola laukumu, kā diskotēkām vasarā. Un, protams, arī ir doma, ka mēs kādreiz viņu arī izmantosim kā estrādi, varēsim, ja mums kultūras nama nav, un mēs būtu ļoti priecīgi, ka mums brauktu un koncertētu, un mēs piesaistītu iedzīvotājus ar savus, un varbūt arī vairāk mums to bērnu būtu, sakarā ar to, ka mums būtu kultūras pasākumi. Un doma ir ļoti daudz, ko vēl izdarīt, un es jau šodien arī solīju saviem kalupiešiem, ja tikai mūs īpaši nenobaidīs ekonomiskā krīze, tad mums būs estrāde, būs tribīnes, būs arī sporta laukums vasarā, un tas viss ir iespējams. Daugavpils hokeja kluba Latgale prezidents Leonards Tenis uzskata, ka hokejs Daugavpils rajonā attīstās pareizi un mērķtiecīgi. Tas ir tikai sākums, bet ļoti patīkami, kad kalupieši sāka to pirmie. Jau 10 gadus atpakaļ piedaloties Daugavpils atklātajā čempionātā. Un lūk ir rezultāts. Abi Vebščeviči spēlē Latgalē, viens spēlē Baltkrievijas Superlīgā un labi spēlē, nav pēdējais komandā, kas ir patīkami sākot ar to, kad sāka saulēcīgi spēlēt. Un šis laukums, es domāju, ka dos ļoti lielu attīstību tieši hokejam Latgales novadā visā. Un tā kā teica prezidents kluba, es domāju, ka šis te projekts ar mākslīgiem lediem, kas ir plānots kluba valdē un kluba administrācijā, sāksies ar Kalupi. Tas būtu ļoti, ļoti labi. Tā kā es vērtu ļoti pozitīvi, jo, redziet, mēs visi sākām spēlēt ar tādiem laukumiem, kā šobrīd ir Kalupē. Un es tā sāku savā bērnībā, un mēs dzīvojam līdz mākslīgiem lediem. Tā kā es novēlu visiem kalupiešiem vairāk sportot, būt veselīgiem, un lai tie projekti, kuri ir īstenotie, lai viņi šeit arī piepildās.
Kalupas pagasta hokeja komandai Aizbergi tagad būs iespēja trenēties sava pagasta teritorijā. Daugavpils rajona padome un padomes apvienība sports piešķīra komandai 600 latus dalībai Daugavpils pilsētas atklātajā hokeja čempionātā, kas tradicionāli pilsētā notiek no oktobra līdz aprīlim. Мы участвуем в открытом чемпионате города в группе «Б». Я думаю, планы там нам первое место занять. Есть такая цель. Ну, как получится, не знаем. Просто сейчас мы давим на калупских игроков, в принципе, собираем. Вот сейчас коробка будет пополнение, я думаю. Ну, в принципе, так. А в следующем году не знаю. Если нам удадутся все проекты осуществить, мы даже... Есть такое заманчивое, ну, можно сказать, как правильно выразиться, там идея, проект написать, вот как и коробку писали, на морозильник бэушный в Норвегии. Там курирует нам женщина Анита Егорова такая. Но я думаю, что если будем жить дальше, новоды объединять, что там будет, не знаю. Если будет нормально, я думаю, мы осуществим через лет 5 эту мечту всех маленьких детей, в том числе и стариков, и женщин. Хотим, чтобы это было, конечно. Начали мы его развивать с Айваром, этот спорт, хоккей именно в районе. Nu, будем продолжать, сколько сил хватит. Arī jaunā paudze ir ieinteresēta spēlēt hokeju un labprāt nāk uz jaunizveidoto ledus laukumu trenēties. Kalupas pagasta padome priekšsēdētājs Aivars Raščevskis norāda uz tām priekšrocībām, kas tagad būs pieejamas ikvienam Kalupas pagasta iedzīvotājam. Pateicoties jaunajam leduslaukumam, hokeja attīstība Daugavpils rajonā ir lielas perspektīvas. Protams, hokejs ir viens no populārākajiem veidiem visā Latvijā, valstī, bet populārs viņš jau Kalupā arī ir jau no seniem laikiem, kādreiz spēlēja uz dīkiem. Bet, kad atvērās Daugavpils ledushalle, uz 2 pagastu bāzes Vaboles un Kalupas tika veidota arī šī komanda, kas tālāk palika par Kalupas komandu. Un visus šos gadus viņi ir spēlējuši gan Daugavpilī, gan arī šeit spēlējuši uz mūsu dīkiem. Tāpēc arī radās šī ideja, un es domāju, ka hokejam, protams, ir un būs nākotne, jo ieguvēji ir nākošā paudze jaunie, kas šeit jau, kad vēl nebija atklāts, jau sportoja līdz vēlai tumsai, šeit rībēja visa Kalupa. Tā ka viņam būs, protams, un perspektīva ir jādomā, protams, arī par kaut kādu jumtu un tribīnēm. Es domāju, ka tas ir viss paveicams, protams, ne krīzes laikos, bet būs jau arī labāki laiki. Neapšaubāmi lielu uzmanību skatītājos izrādīja mačs, kas norisinājās starp Kalupas pagasta hokeja komandu Aizbergi un Daugavpils pilsētas hokeja komandu Speedways. Uzvaru guva hokeja komanda Speedways ar rezultātu 9-5.